Nopirkt poniju palūdza mana meita. Tā savu stāstu iesāk Daugavpils novada Piemājas saimniecības galdiņa īpašnieks Vjačeslavs Jančevskis. 4 bērnu tēvs laipni izrāda savu saimniecību, ar abrīnojumu stāstnieka talantu iepazīstinot ar katru mājdzīvnieku. Vjačeslavs par lopiņiem var stāstīt ilgi un interesanti, un nav jau brīnums, te tiešām ir ko redzēt. Meitas pierunāts Vjačeslavs iegādājās Končitu, kurai vēlāk pievienojās arī Ponti. Lai gan Poni izskatās mazi, tie spēja turēt līdz 80 kg smagu jātnieku. Končita un Ponti rūpīgi sargā viens otru, bet, ja dodas brīvsolī, tad kopā. Reiz gadījies, kā bez zirdziņa aizmuka no mājām un klaiņoja diennakti. Pēc ponijiem saimniecību nākamie papildināja dekoratīvie sivēni. 40 dienu vecie cūkulēni ir ļoti aši un veikli. Ēdienu izvēlē nav prasīgi, pārsvarā ēd zāli un dārziņus. Vjačeslavs stāsta, ka sivēnus ir ļoti viegli pieridināt kā mājdzīvniekus, pat dzīvojot pilsētā. Tie nodrošina mājīgumu un bez problēmām apgūst tīrības iemaņas. Sivēni ir izteikti bara dzīvnieki, tie ļoti rūpēs par saviem ģimenes locekļiem. Nedaudz tālāk sētiņā dzīvo kazas. Kazas uzskata, ka saule spīd tikai tāpēc, lai viņām būtu silti. Ragaiņu patmīlīgo dabu atklāja Vjačeslavs. Vareno ragu īpašnieks Āzis Linkolns un viņa māsa ir pazīstamās Zānes šķirņu kazas. Turpat uzturas arī 3 būres kazas, kuru gaļa tiek uzskatīta par īpašu delikatesi. Pēc būres kazām Vjačeslavs brauc uz Gulbeni, jo šī šķirne Latvijā tiek audzēta tikai pāris vietās. Tā kā saimniekam ļoti garšo grieķu salāti, lai varētu tos baudīt no mājās sieta siera, nesen tika iegādātas arī alpu kazas. Kazām ir stingri noteikta hierarhija, tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst mainīt piena slaukšanas kārtību. Ja vecāko kazu neizslauks pirmo, tā var ļoti apvainoties. Вот эти животные все, они не заводились с точки зрения туризма, да? То есть лошадка, потому что вот очень хотели дети. Козы, ну, вот, захотелось, в прошлом году у меня еще были овцы, я овец свел, мне захотелось какое-то другое животное. Тоже как-то думалось, а почему не коза? Ну вот коза. Свиньи получилось абсолютно случайно, да? То есть мне знакомый подарил одну свинью, он ее где-то там поймал, где-то она сбежала, он привез, говорит, что я в городе буду с ней делать, держи тебе. Он привез мне эту свинью, сказал, что это кабан. Ну, привез, я говорю, ну какой же это кабан, посмотрели, но потом думаю, ну что мне одна свинья, ей будет грустно и все. Пришлось искать в интернете, докупить еще. И как бы вот так вот они вот, получается, как бы случайно завелись. Vjačeslavs atklāja, ka dzīvnieki ir viņa sirds lieta. Nākamais plānotais pirkums ir Holandes un Kamerūnas pundurkaziņas. Diemžēl Latvija ir pārāk maza, tāpēc ar eksotiskiem dzīvniekiem ir ļoti grūti nopelnīt un realizēt sapņus par vēl neparastāku mājlopu iegādi. Мне очень нравится, и там детям нравится, даже вот у меня вот эта вот козочка, у нее имя Лама. Она маленькая, была похожа на вот эти южноафриканские, вот эти викуньи ламы, да? И очень хотелось бы ламу, вот эту викунью, как бы маленького этого верблюда. В Латвии они даже где-то есть там под Цесисом. Но я так понимаю, что там тоже человек, я там не был еще, да? Как-нибудь съезжу, что, скорее всего, это как бы, ну, будем так, деньги не на этом же заработаны, вложены, просто тоже для души, как, допустим, у меня. То есть я как бы не могу сказать, что вот я этими животными что-то заработал, купил там как бы следующее, да. То есть вот эта викунья лама, ну, если верить интернету, где-то там в районе от 5000 латов стоит, да. Piemājas saimniecība galdiņa laipni gaida ikvienu interesentu, it īpaši ģimenes ar bērniem, kuri vēlas pajāt ar ponijiem un aplūkot interesantos dzīvniekus Taboras pagastā.